Vai tu atceries to laiku, kad mēs vēl pasakas lasījām? Hercog, par ko runā? Kā gan to laiku var aizmirst? Bet zini, viena tā, ka sirdī iespiedusies par kaut kādu ganu vai ganiem. Vienīgā, kas tev varbūt iespiedusies sirdī, nav ne par kādiem ganiem, bet gan par Hansu. Par Hansu Kristiānu Andersenu, hercogu. Nu, labi. Atcerēsimies to. Atcerēsimies. Kas tev tā par grāmatu? Storbors. Reiz dzīvoja sieva, kurai nebija bērni. Viņa ļoti vēlējās mazu bērni, bet nezināja, kur tādu dabūt. Tādēļ viņa aizgāja pie vecās burtas. Mājās pārnākusi, viņa iesēja miežu graudu. Un drīzumā no tā izauga liela, skaista puķe. Te pumpuris ar troksni atsidāga, zied vidū sēdēja. Māte to nosauca par īkstīti. Reiz naktī, kad viņa gulēja savā skaistajā gultiņā, istabā ierāpās vecs vikings. Vikings bija ļoti nejaušs, slapšs un liels. Viņš piegāja pie guļošās īkstītes. Vai, cik skaista meitiņa! Uzlaba sieviņa man dēliņam! Vikings centās nolaupīt īkstīti. Un doties tālais zīmē. Ak, palika! Urbainiem krastiem. Te dzīvoja vikings ar saviem dēliem. Cik tie bija riebīgi un nejauki. Taisni tādi, kā vecais vikings. Viņi pieairēja, silās lapiņas un uzliek uz dāzīmes. Tas bija viss, ko dēls varēja pateikt, ieraudzījis īkstīti. Tādā kustotnās viņu pagaidi mēs no uzliekam uz kuģa. Sakāt, tev visam uz kuģa. Viensot ne augšā. Mazā īkstīte uzmodās agri no rīta. Ieraudzījis, kur viņa atrodas, viņa sāka gauži raudāt. Visapkārt zaļajā lapai bija dziļš ūdens, un krastā viņa tik nevarēja. Bet par to laiku vecais vikings ar saviem dēliem kārtoja viņai istabu ar biedriem un ūdenzālēm uz kuģa. Jaunajai vedeklai visu vajadzēja skaisti iekārtot. Tad abi ar dēlu piepeldēja pie lapas, kur īstīgi atradās vecais vikings zem palūdzījās. Šis te ir mans dēls. Viņš ir stiprs. Viņš būs tavs vīrs. Un tur augšā uz kuģa būs skaista dzīve. Tie peldēja atpakaļ, bet īkstīte sēdēja uz lapas un gauži raudāja. Viņa negribēja dzīvot pie riebīgā vikinga un precēt viņu nejauko dēlu. Mazās dāriņas bija redzējušas vikingu un dzirdējušas to visu. Viņas izbāz galvu no ūdens un apskatīja īkstīti.
Tām kļuva žēl, ka viņai jāiet pie nejaukā Vikija. Citreiz, ka Vikija būs nelaimes. Klau, bet varbūt mēs varam viņai palīdzēt? Kā tu to tagad iedomājies? Skaties, Latvija ir iztikrām tur. Ja mēs to atciesim īsti, aizpildēs tālāk. Mēģinām. Lapā Rīkstīte sāka peldēt uz kalna, lai aizpildēt kalnu koku. Putniņi krūmos sēdātām, ieraudzīja un sniegāja. Lapa peldēja tālāk un tālāk, un tā Rīkstīte izbrauca cauri visai Dānijai. Mazais baltais tauriņš viņai tieši lidoja apkārt. Beidzot viņš nosēdās uz lapas, viņam patika Rīkstīte. Viņa tik ļoti priecājās, ka Vikijs vairs to nevarēja sasniegt. Rīkstīte noraisīja jostiņu, tās vienu galu apsēja tauriņam ap vidu. Tagad lapas slīdēja vēl ātrāk uz priekšu. Te aiz līkuma krastā Rīkstīte pamanīja filmēšanās laukumu, kurā kino baboles uzņēma filmu. Galvenā aktrise, diemžēl, vai par laimi nebija ieradusies, tāpēc Rīkstīte sauc pie sevis. Meita, nāk šurp! Un šitā būs nav. Nu, te skatīšanās mums sen nepietiks. Nāciet, meitenes, nomēr. 60, 90 un 180. Vai arī garām, šis mums galīgi nedarēs. Pasēdēt, kāds pie kādu vēl ir bijis. Ilām, dibens arī pat rāk. Labi, dāri. Jā, un tas darēs mums filmā. Piedod man, var notikt nākamajā dzīvē. Pagaidiet mani! Nabaga Rīkstīte visu vasaru viena pati nodzīvoja lielā mežā. Cieta medus, dzēriens un arī ēdiens. Un tad pienāca ziema. Rīkstīte bija tik maza un smalciņa. Likās, ka viņai būs jānosals. Katra sniega pārslu viņa jūta tā, kā mēs justu, ka mums uzbērtu veselu liekšķeri sniegu. Viņa drebēja no augstuma. Pie pašas meža malas iesākās tīrums. Labība sen bija aizvesta, un uz sasalušās zemes atlikuši tikai sausie rugāji. Te viņa pienāca pie lauka Peles mājas durvīm. Tai bija maza aliņa zem rugājiem. Pelde dzīvoja siltu nomulīgi. Rīkstīte lūdza mazu gabaliņu ēdienu, jo viņa nebija 2 dienas nekā ēdusi. Nabaga dārbiņš, sapsildājis paldies uz malu. Ņetūvēji. Tu man pašiem, mans bērns baida palikt visu ziemu. Tādā gadījumā tev jāuzkoš man izstāst. Un jāstāst tās skaistākās pasakas, ko vien dzīvi, tās man ļoti patīk. Jā, to es varu. Bet kas Rīkstītei? Man reiz tādā atceļo kurus, ka viņš vēl labāk nekā man. Viņš dzīvo lielās, plašās istabās, kas staigā melnām savu pašokā. Ja tu to nebūtu par mieru, tad gan būtu atkārtās. Bet viņš ir apnis. Tādēļ nebūs jāstāst viņam tās skaistākās pasakas, ko vien dzīves. To Rīkstīte pavēja. Nu, viņai taču nerūpēja kurmas apnis. Tas taču ir kurmas. Tad kurms atnāca savā melnajā samta kažokā. Tikai es varu savu guļēt šis ir dzirdēt. Jo man te nav redzējis. Tādēļ nezinu vienīgi. Bet cik šodien? Nu, Rīkstītei bija jādzēd jaukā, smalkā balstiņā. Reiz bija bunkus līdzpats. Jaukās malas dēļ, kurnis iemīlējās viņā, bet nekā neteica, viņš bija apdomīgs vīrs. Starp citu,
ko, hercog? Nesen viņš bija izradis no savas mājas līdz šejienai garu alu. Pelēja ar Īkstīti, viņš ļauj par to pastaigāties. Tikai nebaidieties no tā beigtā putne, kurš guļ ālā. Iedomājiet, vesels putns ar gnābju un spalvām. Laikam nesen tur nomiet. Zemē gulēja bezdelīgi. Spārnis piekļāvas pie sāniem, galva kājās ievilkusi. Nabaga putniņš droši vienu visās. Stājies viņš vairs nečūst. Gan ir nožēloju, jo iecinu par tādu mazu putni. Slavu Bogu, mani bērni nebūs. Putniņš vairāk neko kā savu pirīt nemā. Kad pienāk ziema, tad viņam jāmirst bādi. Jā, jūs kā sotas vīris zināt, ko runājat. Kas tādam putnam no viņa pirīt un ziemklāt, atliek no saldu jāmirst bādi? Īkstīti neko neteica. Kad Kurpis un Bela bija pagriezušies nost, viņi noliecās pie putniņa, paglaudīja spalvas un noskūpstīja aizvērtās atstīgas. Varbūt tas ir tas pats putniņš, kas man agrā tik skaisti ir dziedājis. Naktī Īkstīti vairs nevarēja aizmigt. Viņa visu laiku domāja par nabaga putniņu. Tā atnes bezdelīgai lielu savu un apsedz putniņu. Taču izrādījās, ka Īkstītei bija problēmas atrast šo savu. Kāpēc nācās iztikt tāpat? Viņa pati sasildīja mazo putniņu. Dusi saldi, mīļais putniņš. Paldies tev par vasaras skaistu dziedāšanu. Tad viņa piespieda ausis pie putniņa sirds, un, izrādījās, ka putniņš nemaz nebija miris. Ko tu neteici? Viņš bija tikai sastīgs. Zem sagas, kuras nebija šoreiz. Viņa sasila un atdzīvojās. Uz brīdi bezdelīgi pat varēja atvērt acis. Un redzēja. Mīļie, bērni, man tagad ir tik silti un labi. Drīz atklūšu spēkus un atkal došos par siltajā saulītē. Nē, ārā augsts, sniegu un saules. Paliec tepat, es tev apkošu. Varbūt sākumā noņem riteni. Mana kāja iesprūda ritenes pieķos. Es nokritu. Tālāk neko vairs neatceros, bet pamodos šajā alā. Visu ziemu viņa pavadīja lejā. Īkstīti viņa apgodāja visu, ko labāko, un arī ar to labāko. Ne Kurpis, ne Bela nemaz nezināja, ka Īkstīti apkorpa mazo putniņu, jo tie taču šo putniņu nevarēja ciest. Pienāca pavasars, kurš lapus snāja. Nu jau jūtos daudz labāk. Paldies tev, mīļā Īkstīte. Došos tālāk. Varbūt vēlies braukt man līdzi? Vai nē, es nevaru. Bēlis sabēdāsies, ja es došos prom. Nu labi, varbūt šoreiz vēl nē. Paliec sveika un dzīvo veselu. Bezdelīgi atvadījās un izlaidās laukā, tur, saulītē. Īkstīti noskatījās tai pakaļ ar asarām acīs. Viņa nabaga bezdelīgi sirsnīgi iemīļojusi. Tagad es lielu vīši, kurus lūdzu, kas par lielu laimi man bērnam. Tagad nav jātaisa mūs, jāskatās tēmu, bet muļķis ievērst nekādi nepiesūt. Katru vakaru viņas apmeklēja Kurmis. Vienmēr viņš runāja tikai vienīgi par to, ka vasarai beidzoties, saule vairs tik karsti nesildīšot. Tā saule to zemi tajot sacietais un cietu kārtu. Kad paiet vasara un pienāk rudens, vēl būs kārtas. Kādas kasas? Es ir tik liels! Es esmu tik mazs, kurš tik sauks! Nu bija laiks kazām. Hercog, atmiņ tev galīgi pieviļ, ne jau kazām bija laiks. Kāzām taču. Īkstīti jau nemaz nepriecājās, ka viņai jākļūst Kurpis, jo viņa taču to nevarēja ciest.
pienāca rudens. Īkstīts kūrs bija pielūdzīts. Es negribu precēties ar kurmi! Kas par muļķībām? Negriebies citādi savu godīšu. Tādi prakšķīs, ka šeit karavienai nav kāda samta kažo. Pilni visu pieliekumai. Ko tu vēl vairāk var vēlēties? Nu vajadzēja notikt kāzā. Kurmis bija atnācis pakaļ Īkstītei. Viņai būs jādzīvo dzīves zemē. Nekad viņās nevarēs iznākt ārā saulītē, ko kurmis nevarēja paciest. Paliec sveika! Kašā saule! Īkstīte paskatījās tālumā. Tā bija bezdelīga, kas kā ķerta vējā traucās. Sveiki, Īkstīte! Atkal jau tiekamies! Kā iet? Tik slikti, cik nevar būt. Tā tad tā! Un pēc 4 nedēļām man jāprecās ar kurmi. Es negribu precēties ar kurmi. Tas taču ir vājprāts! Es negribu dzīvot dziļi zem zemes. Tur saule, nekur nekā neiespīd. Es arī mīlu sauli, bet zini, drīz nāks diena. Es došos uz Kristiāniju, kā viena no siltajām zemēm. Vai nāc man līdzi? Nāc, nepielējies. Uzsēdīsies man uz riteņu bagāžnieku un būs viss kārtībā. Slēgs virsū mazāk. Tagad iepšamā viss lapas no grāmatas rītārā. Beidzot, caur garo ceļu, ko viņas pavadīja abas divas, garā ceļā Kristiānijā, nu tāda, kur saules bija daudz gaišāk un debesis 2 reizes augstākas. Tur smaržoja pēc mirdēm un pipernētrām. Pa ceļiem skraidīja bērni un rotaļājās ar tauriem. Bezdelīgi laidās tālāk, un tur bija vēl skaistāk. Un te pēkšņi kāds brīnums, mazs vīriņš stāvēja pūļu vidū. Rokās tam bija futbola bumba, kājās futbola buči, ja? Tā viņš sauc. Nu, kaut ko tur pa bučām kaut kas tur bija. Pats viņš nebija lielāks par Īkstīti. Tas tomēr, nu kā jau zināms, Dānijā bija Kristiānijas princis Laudrums. Mazais princis, nu ļoti nobijās no bezdelīgas, jo tā taču viņa auguma bija milzu liela. Bet ieraudzījis Īkstīti. Viņš tik ļoti priecājās. Tā bija skaistākā meitene, kādu viņš jebkad bija redzējis. Jā, nu bet tā taču bija pavisam kungi un dāmas, glīti pa prieks skatīties. Katrs apnes Īkstītei dāvu. Kāda dāma pat uzdāvināja pamatkapitālu Legolandes būvniecībai. Gluži kā man. Bezdelīga Īkstīte bija ļoti iedzīvojusi. Viņa nemaz negribēja no viņš šķirties. Bet, diemžēl, viņai nācās doties prom. Beigas, dzīvo veselu. Hei, tu, sargā kārtīgi, ja? Es došos atpakaļ uz dzimteni. Yeah.
klase aizvedām jūs īsā ceļojumā uz Dāniju. Ceram, ka jums patika. Sākās